Molotova-Ribbentropa pakta revīzija. PPJ politikas īstenošana nav iespējama bez pilnvērtīgas un intensīvas Molotova-Ribbentropa pakta revīzijas. Šis pakts nav tikai vēstures grāmatu putekļains ieraksts. Tā sakas joprojām ietekmē Latviju un latviešus. Kad šajā manifestā runājam par 39. gada 23. augustā Maskavā noslēgto Molotova-Ribbentropa paktu starp Trešo Reihu un PSRS, mūs interesē nevis publiskā daļa, bet gan slepenais protokols. Dokuments, kurš sadalīja Austrum Eiropas teritorijas starp divām lielvarām kā kāršu spēlē. Šis slepenais protokols bija atvērts noslēpums. Visi par to runāja, visi zināja, ka tas pastāv, taču neviens to nebija redzējis. Baumas bija pārsteidzoši precīzes, it kā kāds būtu nopludinājis informāciju, bet oficiāla dokumenta nebija. Nirnbergas procesa laikā 45. un 46. gadā parādījās pirmās konkrētās liecības un dokumentu fragmenti, taču pilnīga skaidrība iestājās tikai 89. gadā, kad PSRS augstākā padome beidzot atzina protokola eksistenci un to nosodīja. Gandrīz 50 gadus šis dokuments oficiāli nepastāvēja, lai gan tā sekas bija redzamas visiem. Šī manifesta nodaļa ir cieši saistīta ar vēstures nodaļu un PPJ piedāvāto ģeostratēģiju. Īpaši detalizēti pakta implementācija Latvijā tiek analizēta okupācijas apakšnodaļā, jo tieši tur redzamas vistiešākās sekas. Bet vispirms ir jāsaprot, kas īsti bija šis pakts un kāpēc tas bija daudz vairāk nekā vienkārši neuzbrukšanas līgums. Oficiāli paziņojot par pakta noslēgšanu, Maskava un Berlīna runāja tikai par neuzbrukšanas līgumu. Šāds līgums pats par sevi ir dīvains. Parasti valstis viena otrai neuzbruk bez īpaša iemesla. Tā ir normāla starptautisko attiecību norma. Kāpēc tad vajadzētu to apstiprināt ar līgumu? Atbilde ir vienkārša. Neuzbrukšanas līgums bija tikai fasāde, aiz kuras slēpās daudz dziļāka sadarbība. Vāciešiem kritiska pakta daļa bija ekonomiskās kooperācijas līgums, kas bija atjaunojams katru gadu. Šī līguma ietvaros PSRS kļuva par Trešā Reiha galveno resursu piegādātāju. Vissvarīgākais bija nafta, melnais zelts, bez kura Hitlera kara mašīna nevarēja darboties. Vācija ciet no akūta naftas deficīta, un Staļins to labi zināja. Pretī par saņemtajiem resursiem Vācija solīja piegādāt PSRS industriālos ražojumus un ogles, taču ar šo saistību izpildi vāciešiem regulāri piekliboja. Viņi saņēma vairāk nekā deva pretī. Bet ekonomiskā sadarbība bija vēl plašāka. Padomju Savienība ļāva Vācijai brīvi izmantot savas ostas un pat transportēja vācu tranzīta preces ar padomju dzelzceļu bez maksas. Iedomājieties, viena diktatūra sniedz otrai bezmaksas loģistikas pakalpojums. Šis fakts perfekti ilustrē, cik dziļa bija Staļina un Hitlera draudzība 39. līdz 41. gada periodā. Divi totalitārie režīmi, kas vēlāk kļuva par nāves ienaidniekiem, šajā laikā darbojās kā biznesa partneri un sabiedrotie. Tomēr PPJ revīzijas fokus nav neuzbrukšanas līgums, ne ekonomiskā sadarbība. Mūsu galvenais mērķis ir slepenais protokols par ietekmes sfērām. Dokuments, kas nolēma Latvijas likteni. Neuzbrukšanas un ekonomiskās daļas mums ir svarīgas tikai kā pierādījums tam, cik cieši sadarbojas abi diktatoriskie režīmi. Šo faktu instrumentalizācija, abu diktatoru draudzības izcelšana, ir izdevīga manifesta piedāvātajam politiskajam kursam un tāpēc tiks aktīvi izmantot. Latvijai un latviešiem, izbeidzot otro neformālo okupāciju, vairs nevajadzētu ciest no represijām un diskriminācijām savā zemē. Pēc iespējas vairāk vēsturisko nekrietnību ir jāpārtrauc ļoti dziļā, detalizētā un nopietnā formā. Šeit nav runa par virspusēju vēstures pārrakstīšanu vai simboliskiem žestiem. Mums vajag fundamentālu revīziju, kas iet līdz pašām saknēm. Protams, iedziļināšanās detaļās nozīmē arī ilgtermiņa seku rūpīgu izvērtēšanu. Nevar vienkārši atcelt pagātni, bet var un vajag novērst tās turpinošās sekas. Tiesiskie revīzijas aspekti
ir detalizētāk izstrādāti tiesu sistēmas nodaļā, konkrēti MRP revīzijas tiesu daļā. Tur atradīsiet juridisko mehānismu aprakstus un procedūras. Bet, ja jūs interesē plašāks konteksts un dziļāks pamatojums tam, kāpēc vispār šāda revīzija ir nepieciešama, tad obligāti jālasa Jāņa Riekstiņa grāmata Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija. Šī ir vissvarīgākā papildu literatūra visam manifestam. Riekstiņa grāmatā ir savākta virkne izcilu atsauksmju un argumentu, kas dod milzīgu leģitimāciju visai pakta revīzijas iecerei. Ja pēc šī manifesta lasīšanas jums paliek jautājums, bet kāpēc tas viss ir vajadzīgs, Riekstiņa grāmata dos visaptverošu atbildi. Šī nodaļa turpinās ar konkrētu revīzijas īstenošanas plānu. Nākamajās apakšnodaļās tiks detalizēti aprakstīts ārkārtas stāvoklis un tā nepieciešamība. 10a. Kriminālā migrācija kā pakta sekas. 10a. Īpašumu atsavināšanas jautājumi. 10b. Starpvalstu reparāciju mehānismi. 10c. Okupācija atbalstošo politisko partiju loma. 10č. Aizsardzība pret politiskiem pārmetumiem. 10d. Okupācija privilēģiju sistēmas likvidēšana. 10e. Un ārkārtas stāvokļa robežu kontroļu ieviešana. 10e.